156. sērija. Jā. Nu, tomēr žēl, Ilzīt, ka es netiku uz to tavu koncertu. Esot jau bijis baigi labās. Ai, nu, es pārreiz biju ļoti uztraukusies. Man sākumā pat kājas trīcēja. Jā, vienā ritmā ar basģitāru. Jā, kā tad? Un tieši tajos brīžos, kad tu nebija uz skatuves. Beidz akstīties, Robi. Kas tu domā, vispār viegli atrasties uz skatuves, kad zālē tikai savējie? Nu, es nezinu, Ilzīt. Bet māma jau nu par tevi stāvā sajūsmā. Par ārčīnu nemaz nerunāt, es taču staigā. Visu rītu piepūties, kā tāds pāvs. Ne, nu labi, visi mani te tā slavē, bet vispār jau nevienam nenāk prātā, ka tā teikt tāda nopelns jau ir visai grupai, ja? Katrs ansambļa dalībnieks ir svarīgs, un ja kādam tas patīk, tad tas ir visas grupas nopelns, tā varētu teikt, ja? Tiesa, meitiņ, tiesa. Bet katrā ansamblī solistam ir vadošā loma. Es ceru, ka to tu nenolieks. Jā, nu, tas nu pat man ir skaidrs. Pat tev? Jā. Nu tad jau man ar jums gudrajiem te nav ko strīdēties. Jā, nu, protams. Nu jā, sevišķi ar tiem, kur ir sajūsmā par tavas meitas talantiem. Jā, es domāju, gan. Ai, labdien! Cik patīkam atkal redzēšanās, Ilzīt. Labdien! Es tevi apsveicu ar panākumiem. Paldies, Jā. paldies. Nu, es jau viena pati tur nekāvi. Nu, ziniet, roka ansamblī jau svarīgākā ir ritma grupa. Jā, tu domā to jauno puisīti, kas tur tā sparīgi sit tās mazās bundzīgas? Jā, man ļoti patīk. Viņam bija ļoti smuks krekls. Jā? Jā. Es nemaz nepamanīju. Nu, tak tas sarkanais ar tām mazām strīpiņām. Jā, ļoti laba drēbe. Bet tas tavs zilais kostīmiņš taču arī nebija slikts. Jā. Bet šausmīgi žēl, tu saproti, ka tev visu laiku priekšā stāvēja tas lielais instruments. Nu, sintezators. Jā, nu taisni dusmas. Es nevarēju saprast, kas tā tevi pa drēbi. Es jums parādīšu. Man tas kostīmiņš tepat pie tēva karājas. Nē, Ženi, es taču tev nesaku, ka man nepatika. Nu, bet tikai drusku klusāk gan tas viss varēja notikt. Tas taču ir roks, bija Kings, Joplin un kas tur visi Beatli un tā. Tu saproti, tie taču nav koklētāji. Jā, es jau saprotu. Un tu zini, maniem skuķiem tie zilie dūmi arī dikti patika. Es kas tās par oglēm, ko viņi teica, ka tik ilgi var kūpēt. Jā, tā tie jaunieši tagad ņemas, jā. Mums jau būs jāpierod, Anniņ, neko mēs izdarīt, un tavs brālis arī var būt tagad laimīgs. Nu, kā tad? Ilzei tā kā aplaudēja visvairāk. Jā. Un kā tu to tā var pateikt? Viņi taču klanījās visi kopā. Sveiki, manas dāmas. Vai kāds prieks jūs atkal redzēt kopā? Nu, ko tad spriežam? Vai nu mēs jau vēl par to vakardienas koncertu. Nu, man jau dikti patika. Un jūs jau var ļoti aplaudējāt. Jā, nu par to brīnišķīgo vakardienu jāpateicās Ženijai. Ko tu man? Es taču tur skatos, nebiju un nemuzicēju. Nu, bet kā tu nebija? Tu tak savai krustmeitai puķes dēļ. Jā. Ei, nu! Vai, jā, pīļi. Bet tas pušķis, tomēr viskaistākais bija Robertam. Jā, tas pats par sevi saprotams. Mīla. Ārprāts! Kur tu to beņķi atkal stiep, Elmāriņ? Nekur es viņu nestiep, es tikai viņu tā nedaudz pārvietoju. No kurienes uz kurien? Nu kā, no turienes uz turieni. O, piedod. Nekas. Lietas vien vietā, Elmāriņa. Jā, es tā biju dzirdējis, ka jums tas beņķis ir pazudis. Es to atradu. Jā? Un kur tu to atradi? Ko, pie tramvai pieturas vai? Nē, tik tālu viņš nebija ticis. Es viņu atradu tur aiz tiem šķūnīšiem. Aiz šķūnīšiem? Ārprāts! Jā, un es skatos, tam krāmam nekas nav nodarījis. Viņš ir pilnīgā kārtībā. Tā kā nav pamata uztraukumam. Paklausies, tu netaisi man te pa muļķi. Meliem īsas kājas, Elmāriņa. Toties tie tās veikļcīnā. Pieturiet, Valteris kundze. Turiet. Cīlā vien ātrāk savējās, kamēr neizdabūjis no manas slotu. Ārprāts, bet tas taču ir labi, ka Elmāriņš mums to beņķi atkal ir atradis. Ai, ko tu man tagad stāsti? Jā. Nebūtu Linda piekritus tai afērai, mēs būtu izgāžušies ar lielu blīkšķi. Nu, nē, taisn otrādi. Tu biji mūsu panākuma atslēga. Ai, ko tu? Es taču tikai dejoju. Nu, jā. Tā kundzīte uz tevi tik vien skatījās. Un viņai nebija nemaz laika klausīties, ko mēs tur ar Lindu mūdējam. Jā. Un tu uz mani tā arī nemaz nepaskatījies, ne reizi. Dabiski.
Dabiski man taču bija jārada iespējas, ka tā dēļ ir tieši tas zīlēšanas galvenais process. Ja? Nu, tad mēs laižamies, ja? Ingriņ, neskumsti. Nu, gan tas Migels atradīsies. Nu jā, un ja to izmeklēšanu ir uzņēmies Kurmīša kungs, tad tas ir tikai laika jautājums. Nu, tu gan tu redzēsi. Bet tas laiks taču iet. Drakākais tas, ka tā Migela savāktajām mantām šodien jākuģo prom uz tām salām. Un nav kas to etnogrāfisko kravu pavada. Ja tas ceļš nebūtu tik garš, es labprāt to uzņemtos. Man jau tāds avantūrs patīk. Jā, tikai nesapņo, ja? Paklausies. Inga, parunā ar Gvido. Točna, tas ir īstais. Jā, līdz tu tiešām esi, baigais malacis. Un es taču nemaz nezināju, ka tu proti austrumnieku dejas. Kur tu iemācījies? Ai, Gvido, mums tak teātra fakultātē ir deju nodarbības, un arī vasaras nometnē mēs daudz dejojām. Ah, tā? Man jau gan likās, ka jūs tajā vasaras nometnē mēģinājāt tur dažādas etīdes. Jā, kustība etīdes arī. Nu, man ir skaidrs tagad. Skaidrs, kāpēc es uzzinu to tikai tagad. Skaidrs, kāpēc tas nēģeris tev visu laiku raksta. Un tu tāda pusplika dejoji ar to melno ķēmi, ja? Nē, tu atbild man. Alis, atbild, ja? Nē, un es nesaprotu, tu domā, ka Gvido negribēs braukt? Nu, gribēt, ja tad viņš varbūt arī gribēs, bet nevarēs. Kāpēc? Visi dokumenti nokārtot uz tā Kambala vārda. Uz Hugo? Nu, jā. Nu, bet lai tad tas blēdis arī pats brauc. Tas blēdis taču izrādās ūdeni nemaz tuvumā nedrīkstot rādīties. Viņam esot jūras slimība. Ko viņš fleitē? Nu, protams, ka fleitē. Nu, bet kā es to varu pierādīt? Viņam ir ārsta zīme. Viss. Nu, labi. Tādā gadījumā, lai tas Gvido brauc kā Hugo. Kā tu domā ar tiem Kambala dokumentiem? Nu, padomā, taču šamējiem nav nekādas līdzības. Hugo un Gvido. Nē, kaut kas kopīgs jau viņiem tomēr ir. Nu, kas tad tautība, vai? Ne tikai. Iedomājies, abi viņi ir vīrieši, abi viņi ir neprecēti un abiem vārdi beidzas uz O. Nomierinies, Gvido. Man ar to neģeri nekas nav bijis, un mēs visu to esam jau izrunājuši. Bet tad es nezināju, ka tu ar viņu biji dejojusi Vēderu dejas. Nu, kāpēc? Kāpēc tu to no manis slēpi? Es no tevis nekā neslēpu. Slēpi gan, slēpi. Un es zinu pat kāpēc. Tu vienkārši baidījies. Ak tā, tava greizā fantāzija man vienreiz iedzīs kapā. Nē, dārgā, tava brīvā uzvedība mani drīzāk iedzīs kapā. Labi, mīļo zaķi. Tagad parunāsim par tevi. Par mani nav ko runāt. Es ar nēģeriem nedejoju. Vēderu dejas. Jā. Un kā tad ar to mazo turcieti? Tikai vienu deju. Un tu pati tur biji klāt. Jā. Nebūtu es stāvējusi tur blakām. Tu to turciet būtu visu vakaru ņurcījis. Alis, man nekas tāds nebija nemaz padomā. Tiešām? Es to zvēru. Panāc šurp. Kāpēc? Tu gribi man iekaustīt? Samīļu? Sveiks, kapitāna kungs. Ai! Labdien, Ingrīdiņ! Vai, ko tu tik bēdīgi, ko? Nu, neiet kā vajag. Nekas neiet kā vajag. Tev tā nav gadījies? Regulāri. Jā. Nu, klausies, kas tad te? Nekas vairāk nav mainījies, ko? Kas tad te var mainīties? Nu, tā tu nesaki, paskaties, redz, kliņķi jauni ir viss, jā. Varbūt, ka nākotnē uz bērniņiem liftu brauksiet un uz muzikantu istabu iestādes slīdošā lenta pašam nemaz kājas nebūs jākustina. Ne? Tev gan ir fantāzija. Ingrīdiņ, es tās dzīvokļu šteles esmu tādas lietas atskatījies. Nu, es tev nemaz nevaru pateikt. Tu zini, tam krūmiņam pat. Nu, kuram tad tai blakus mājā tam? Fuj, netok! Tam biezajam, pa kur avīzēs raksta. Ja tu zinātu, ko šis ir sabūvējis, es tev pateikšu, pilnīgi mati ceļā stāvs. Jā? Nē, Ženi, tu man vienkārši nostādi neveiklā situācijā. Nu, es taču tai kundzei apsolīju, ka tu viņu pieņemsi. Nu, redzi, Aismiņ, tā vienkārši ir sanācis. Bet tu nekreņķējies. Tu zini, tad, kad viņi atnāks vēlreiz,
Es viņai atvainošos tavā vārdā. Nē, mīļā. Šoreiz tu atvainosies savā vārdā. Tāpēc, ka es jūtos absolūti nevainīga. Nevainīga? Jā, pilnīgi nevainīga. Ak, tā? Jā. Jā, tā gan varētu būt, ka nevainīga. Bet paklausies, Ženī. Nu? Tev tai atmiņas uzlabošanai vajag iztaisīt tādu vitamīnu kūru, tu zini, šausmīgi labi zāles. Es tikai neatceros to firmu. Pagaidu, kā ir tā firma? Nu, klausies, nu. Jā, es Vai tev nezinu. pašai arī nevajag to galvas uzlabotāju, ko? Pasaki man, tu zini, tad, kad es jau atcerējos, ka tā Spulgas kundze Jā. atnāks, bet es vienkārši nokavēju, un tad, kad es atnācu, tad viņa jau bija prom. Tev, mīļā, ar to galvu viņi ir daudz sliktāk nekā man. Vai es tev teicu, ka viņu sauc Spulga? Jā, taisni tā tu teici. Taisni tā tu teici. Es ļoti labi atceros pie tevis. Rīt atnāks kaut kāda tur Spulga. Bet vai tu zini, ka Spulga viņai ir vārds? Un kā viņai ir uzvārds? Pasaki. Vai? Pagaidi. Pagaidi. Pasaki. Ņedo skoro plodna. Nē, tāda, es nezinu, tu taču mēnešiem vispār jāsit galvā tas vārds. Es nezinu, kā viņa pati to vispār atcerās. Un tas viss tam krūmiņam sabūvēts 3 stāvos. Nu, kas tad tur tik sevišķi? Nu, tā privāti mājai 3 stāviem nav nekāds retums. Kāda privāta māja? Viņš taču ir nopircis centrā 3 dzīvokļus. Ko tu vienā mājā? Nu, tur jau tas numurs. Un vienu virs otra. Un savienojas ar liftiem. Jā? Jā. Nu, kaut ko tādu jau es pirmoreiz dzirdu. Jā, mīļā. Bet es to visu redzēju. Pats savam acīm. Kā Nu, to tad vēderi var pagaidi. noslēpt? Nu, stāvi taisni, Ženī. Kā taisni, ka netaisni tik stingri. Labi, Es labi, taču labi. noteikti tā kā pieņemšos tās biskvitiņas. Labi, nemāci man, es pati zinu, kā tam visam ir jāizskatās. Drusku liniņš, drusku spicīt un visu. Līdz balts? Paklausies, kad tad tas apdrošinātājs nāks? Tad jau mums visām ir jāsapucē. Kā, bet vai tad es tev neteicu, kad viņš nāks? Nu, tu esi atkal aizmirsusi. Nē, šoreiz tu esi aizmirsus, jo es ļoti labi atceros, kad es tev zvanīju tajā brīdī, kad te gulēja Arvīdiņš. Tikai Ko? netaisi man piedurknes šauras. Es tev teicu, netaisi šauras piedurknes platas. Tas zivteņš jau ir pārvācies pie tevis? Nē. A, kur tad viņš te liks tos 15 akvārijas? Kā tu domā? Katrā stāvā 5 istabas, balkons, loģija. Ja skait kopā visiem koridoriem un vannas istabām, tad iznāk 28 šitās, telpvienības. Smalki. Un cik tad viņam tā ģimene liela? Kāds ģimene? 4 cilvēki, ja ņem klāt šito sievasmātu un sunu. Pats ar savu sievu pa vidu, sievasmāta apakšā, sunīts augšā. Sunim? Vesels stāvs? Un kas tad tas pa briesmoni? Kāds briesmons, šitāds kverps. Es šo nemaz nepamanīju. Es viņu ieraudzīju tikai tā, ka viņš man kvekšķēdams ieķērās biksēs. Nē, tu gan esi viens burvīgs zēns. Nebūtu tik šausmīgi greizsirdīgs. Mācies no manis. Es esmu miermīlīgākā bite pasaulē. Protams, mīļā bite. Izņemot tikai tos gadījumus, ka tu piemini tur tās kaut kādas turku imigrantus. Es jau to sen esmu aizmirsusi. Zini, kas man ienāca prātā? Zinu. Bet varbūt to atstāsim uz vēlāku laiku. Kad iesim gulēt. Arī tu? Bet klausies, kā būtu, ja mēs aizbrauktu padzīvot pie manas vecās mātes laukos? Jā, bet varbūt tiešām. Ar tiem pāris latiem, ko mēs vakar nopelnījām, mēs taču ilgi neizvilksim. Es saku, neuztraucies. Saprot, tas Arvīdiņš te bija aizmidzis pa to laiku, kamēr es gāju ķēķi varīt kafiju. Nu tad jau viņam arī ir jādzer tie vitamīni, ja viņš tik īsā brīdī var aizmigt. Tu zini, tas brīdis nemaz nebija tik īss. Es pa to laiku savam brālītim mācīju pasaules geogrāfiju. Labi, Dievs ar to zivti. Jā. Lai viņš guļ, kur grib, Lai guļ. ko grib un kā grib. Tā, pagriez man otru pusi. Tā. Tu domā, ka man tie sāni ap divi nav Vai vienādi? tu vari stāvēt mierīgi? Taisni, muguru. Pietiek. Nu tā. Viss cauri. Tā taču nav kāza kleita, klausies. Tik daudz? Laukiem, uz laukiem, uz laukiem.
Kas tad, nu, ko tad tu tik bēdīgi, ko? Klausies, Gvido. Tu esi avantūrists. Es nezinu, bet tā viss saka. Tu esi gatavs uz visu. Jā. Tikai tas ļoti, ļoti dārgi maksās. Šoreiz naudai nav nozīme. Skaidrs. Tad jau tas nemaksās neko. Labi. Ar ko es tev varu palīdzēt? Tu negribi atkal kaut kur aizbraukt? Ko te šodien? Nopietni? Nu, tā kā es te stāvu. Nē, būtu labāk, ja tu apsēstos. Labi. Nesatrauc mani. Es domāju, ka tu man nesūtīsi kosmosā. Bet kā būtu, ja es tev sūtītu ar kuģi uz Lielonso dzimtajām salām? Nu, klausies, tā rīt. Jā. Atceries, rīt, ja? Rīt mēs ejam, pirkt galviniņu un tās špicītes. Paklausiet, mēs par kaut ko strīdējāmies, ne? Jā? Nē, mēs taču runājam par to apdrošināšanas aģentu. Nu, tu man zvanīji, ja? Tu man Jā. zvanīji, Jā. un tu Tas teici, tad, kad tas aģents ieradīsies, Jā. tad viņš mūs visas ņems priekšā. Jā, jā. Bet tu tikai neteici, kad viņš ieradīsies. Nu, tad es tev vienreiz pasaku, viņš nāks. Tu atcerēšos tūlīt, kurā datumā man redz, viņš tev taču ar to teica. galvu galīgi nav kārtība. Nē, lai nāk tā mūsu dakterīte, kā viņai bija tas uzvārds? Ar vienvārdu sakot, lai nāk tā mirdziņa Jā. un izraksta tev tos Jā, spēcinātājus. tos, kurus tu nevar atcerēties. Un pēc mēneša tu būsi atpakaļ. Gvido, nu tu esi mans vienīgais glābiņš. Lūk, tas ir labs arguments, jā. Bet ko tu teiksi Alisītei? Kāpēc tu tieši izvēlējies mani? Tu taču zini, ka viņa ir ellīga, greizsirdīga. Kreisirdībai te nebūs nekāda pamata. Es taču palieku Rīgā. Es nekur nevaru braukt, kamēr Migals nav atradies. Nu, bet lieliski! Tad jau es tavā vietā varu līdzi ņemt Alisi. Nu jā, bet tu pats brauksi Hugo vietā. Nu, pagaid, bet tas nebūs bišķīt pa traku. Es taču nevaru tik ātri uzbaroties. Labi. Kādu kuģi satiet? Pēc pusstundas. Nu, mīļā, tu tieši nāc uz gala vārdu. Tā ātri saģērbies. Labi, mēs braucam. Tu esi miljons! Gvido! Es skrienu ķert taksi! Es nesaprotu, mēs uz laukiem braucam jau šovakar. Mēs braucam tūlīt un nevis uz laukiem. Uz kurien? Nāc, es tev visu pa ceļam pastāstīšu. Pagaid. Kā sauc to vietu, kur mūžīgi atgriežas? Par dzimto ligzdu. Par dzimto ligzdu. Nu ko? Paliec sveika, dzimtā ligzda. Es neko nesaprotu. Kas tagad notiek? Tu tici, ka es tev mīlu. Pārējais viss ir pupu un mizas.